Viņš ar apmali, Zīlē, pārkreis, Rihards Mugars vārti! 1-0, Latvijas izlases izvirzās vadībā. Jā, ļoti veiksmīgi spēlēts šeit skaitliskajā vairākumā. Varam runāt par to, ka Latvijas izlase lieliski nospēlēja šo skaitlisko vairākumu, bet es gribu atzīmēt arī Somijas tādu pasivitāti. Arī viņi ir šīs gatavošanas posma pašā sākumā un varēja redzēt tik ļoti pasīvu mazākumu es sen nebiju redzējis. Beigās tas viss beidzās ar to, ka Latvija izdarīja vairākus bīstamus metienus pa vārtiem un beigās rezultīvs metiens Rihardam Bukardam. Spēle iedēs nesagaida. Vismaz precīzi to neskaidē. Protams, pa kreisi un vārtu guls! Kaspars Daugaviņš! Latvija otro reizi šajā spēlē izvirzās vadībā. Veiksmīgi izdevās ātri nomainīt sastāvu Latvijas izlasē, aiztaisīt ciet tālo bortu, kur arī tā piespēle tika pārtverta, arī pasīst uz priekšu. Un tālāk meistarīgi piespēle, ātri piespēle uz Daugaviņu. Daugaviņam arī bija laiks, un to, kad redzēsim arī visu šo epizodu atkārtojumā. Un Kaspars Daugaviņš ir atgriezies un gūst vārtus šeit Rīgā pie pilnām tribīnēm. Olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā viņš vārtus neguva, bet te pārvaldes spēlē viņš ir precīzs. Tev Mārtiņš Laviņš ar partneriem laukumā. Mārtiņam arī iespaidīgs epizods ievišā periodā. Tagad Roets uz Latvijām un Rīper vārtos. Latvijas izlase panūko pārsvaru uz tablo. Tas ir Rollers, Rainers Rollers, 20 gadus vecais hokejs, gūst vārtus. Kaspar izēja no savas zonas uzreiz pēc iemetiena, tiešais uzbrukums, labi piespēle uz vidu un Rollers sarežģītā situācijā ar vienu roku šķiet spējis gūt vārtus. Un te mēs varam atzīmēt Lehtinenu laikam un viņa to nepārliecinošo sniegumu, kas ir bijis spēlējot Zviedrijas augstākajā līmenī, tagad arī šeit.